Sveiki, mani sauc Ginta, un šie ir Sikspārnes stāsti, jeb mani radošās dzīves pozitīvie stāsti. Ir oktobra beigas un īsti nezinu jūs sveicināt rudenī vai ziemā, jo vakar bija pirmais sniegs visā Latvijā un īstenībā baigtā forši. Rudens ar ziemu mazliet sarīvējās un tas ir arī ļoti labi. Un tieši tādēļ īstenībā laiks adījumiem, laiks siltajai sezonai. Un iepriekšējā reizē es kaut ko baigi daudz aizrunājos un lai no garš stundu garš video, kuram ir pacietība tik ilgi sēdēt, tad šoreiz tāds mazliet ašāks, es tā ceru. Lai arī man īstenībā iepriekš jau ir ļoti daudz kas uzfilmēts, tāpēc runāšu, es cerams, ļoti maz, vismaz mazāk nekā iepriekšējā reizītē. Un tātad es jums parādīšu šoreiz divus gatavus darbiņus, jā, tikai divus, jo man visi pārējie ir tādā procesā, tūlītās visi pabeigsies. Mazliet būs par ieguvumiem, dāvanām, ekskursiju, un, protams, tās beigās jūs redzēsiet arī Čārliju. Bet tātad sāksim ar gataviem darbiem. Un pirmais no tiem būs, sāksim ar ogu lakatu. Īstenībā jūs redzat viņu šeit, un tāda krāsa, kādu jūs tagad redzat, viņa ir patiesībā bordo. Tūlīt es viņu celšu augšā, un es ļoti iespējams, es pieļauju tādu iespēju, ka jūs viņu redzēsiet sarkanīgos toņos, tā kā man beigās arī ir uzfilmēts, bet viņš ir bordo. Un kāpēc viņu kamēr rāda par sarkanu, to es tiešām nezinu. Bet tātad stāstīšu par savu ogu lakatu. Kāpēc tas ir ogu lakats? Vispirms sākšu, kuras viņu ideju aizgūlu. Īstenībā, tātad jūs jau zināt, ka es skatos Sāras no Nīderlandes podkastus, video, tātad Ice Sāra, viņas tas YouTube kanāla nosaukums. Un es no viņas iedvesmojos, jo viņa adīja no Kaunīdzijas ļoti skaistu lakatu. Un es nolēmu, man taču ir pāces Vilnas fabrikā pirktā vasarā rozīgi sarkanīgos toņos dzija, un no Jan from Italy bordo krāsas mohēriņa, domāju, salikšu abus kopā. Lai ir viens tāds fona darbiņš, tāds viegls, tāds nav sasprindzināta redze, vienkārši tāds brīvs, tāds relaks, meditācijas darbiņš. Un es uzadīju lakatu. Kāpēc ogu lakats? Tāpēc, ka šeit ir visi sarkanie toņi, tūlīt rādīšu kāda. Tātad lakatu sāku ar tādu, starp citu lakatu sākums ir tāds pats kā Kirī lakatam. Tas ir īstenībā manā blogā, tas ir sen atpakaļ, toreiz vēl YouTube tāda radošajā nebija baigi, tāpēc īstenībā man tas ir kaut kādās bildītēs uztaisīts, bet ja vajag es varu uzfilmēt. Tātad lūk, man rekuši šeit ir sākums no Kirī lakata, tā kā sākums, un tagad malā visu laiku ir 3 valdziņi. Labis krievotais adījums. Bet kāpēc ogu lakats? Lakats ir lūk šāds. Jūs redzat, viņš ir mazliet caurspīdīgs, jo viņš ir radīts, tūlītās, ja nemaldos, ir radatā numuri 3,5, man tā liekas. Jā, lakats ir 3,5 adatiņām adīts, svērt 230 grāmus, vienkārtīgā pāces dzija. Un Jans from Italy, man tāda kidmohēriņa bija 2 kārtās. Un lakata garums ir 190 cm, bet jūs redzat, viņš ir caurspīdīgs. Vai cik forši, jo viņš ir tāds gaisīgs. Garums ir 190 cm, dziļums ir 93. Un tātad es vispārīgi, pēc aizņems tur ir tikai 4 rindas, raksta rindas, 2 ir ar pācīti, 2 ir ar kidmohēru. Bet tur, kur liekas, kad ir kreiliska kidmohēra, pēc taisnības tā ir labiskā, vienkārši no kreisās puses. Kreiliska ir tikai pāces vienkārtīgā dzija. Un tātad es īstenībā nezināju, cik man šīs te rindas taisīt, es izdomāju 55. Apstājos pie 52, kaut gan man būtu pieticis arī ar 40, man bišķiņ par lielu. Bet tātad, visu laiku tikai tātad. Lakatiņš ir no vilnas, un viņš, lai arī ir caurspīdīgs, viņš ir ļoti silts. Es viņu adījies vienā brīdī apgūlos, apsadzos ar to iemigu, un baigi silti bija, un īstenībā Čārlī pēc tam nāca man degunu bučot un modināt augšā. Tātad
Tā ir vilna, un tātad vilna ir tās īpašības, ka viņa silda, īpaši tātad ziemā silda, vasarā adasē. Adot pātas vilnas dzīves, ar citu var just viņas, to tā kā taukainumu, bet tātad viņa nav vienkārši ķīmiski mazgāta, kā daudzas citas ķīmiski apstrādātās dzīves, un tāpēc viņa saglabā savas īpašības. Un tātad, piemēram, 100-gramīgs kamoliņš, viņš var uzsūkt 4 reizes vairāk mitrumu, bet viņš ir tā kā taukains, viņš neiesūdz pavisam iekšā tā, kad viņš apkārtēji uzņem. Un līdz ar to, jā, viņai ir raksturīgās vilnas īpatnības. Viņa nav ķīmiski mazgāta. Par šo es tiešām zinu īstenībā, jo es esmu noklausījusies vairākas lekcijas par pātas vilnas fabriku, kur pats īpašnieks stāsta par to visu, un īstenībā vilniņa ir ļoti, ļoti laba. Tiešām. Un mūsdienās, jo viņa ir vairāk tāda mazāk kodīga. Bet viņa smaržo fantastiski, burvīgi, pēc vilniņas, pēc vasaras, pēc saules, pēc siltuma, pēc visa labā. Un ja ir tāda atkarība, kā smaržo vilna, tad droši varat uzrakstīt, jo es nezinu, bet man tāda ir noteikti. Es vairākas reizes viņu varu smaržot un svaržot. Jā, sapcīt šo lakatu, nevienai no manām meitām viņu nevajag. Jo viena sapilcēs, otrai ir alerģija pret visiem spalvainiem zvēriem. Un līdz ar to lakatiņš, es domāju, ka viņš ies dāvanā. Man tikai jānoformē tur vēl viss kaut kas pārējais. Kāpēc ogu lakats? Tādēļ tā, kā tur ir sarkanie toņi, tad lūk, es saskaitīju te vairākus. Šeit ir zemenes, te parādās tāds oranžīgs, tie ir smilšērkšķi. Te ir brūklenes, šeit bēšīgās ir lācenes, un pašās beigās viņš lēnām pārīt atkal uz zemenēm. Man ļoti gribējās, lai sākums un beigas ir vienu krāsiņu, bet līdz ar to man sanācis lielums. Bet pēc aizņems īstenībā tādu ar arī sedziņu adītu, viņa būs ļoti, ļoti mīksta, viegla un forša un patīkama. Maliņas. Tātad, bet īstenībā Sāra adīja pēc apraksta. Es viņu neadīju pēc apraksta, jo es īsti neredzu, 3 rīnas sanāk labiski, viena kreiliski, kādu tur aprakstu. Bet maliņas viņai noteikti ir savādāks, jo man ir šādas. Šeit platākajā vietiņā ir 10 cm, šaurākajā 5. Un te ir, maliņai ir viena kārta kidmohēra, un es biju domājis otru kārtu ņemt, mani Bordo bija domājis zeķu dzīvu, bet tā laikam bija par maz, un paņēmu Lanagold 800 lilīgu, tādu Bordo. Jo maliņām man likās jābūt vienkrāsainām, un līdz ar to sanāca ļoti forši. Kas man ļoti forši vēl sanāca? Baigi perfekti. Lūks, pašs stūrīts, jo man sanāca, ka te beidzas. Viņš beidzas šādi, un man vajag nākošo iesākt šādi. Šādi un šādi. Un tad to vidiņu, kas man tur pa vidu paliek, to es uztaistīju ar īsām kārtiņām. Tātad 5 valciņas iezadīju, 4, 3, 2, 1, un viņš veidojas tas 3 stūrītis. Pēc tam atkal visus. Un arī tālāk lakatā. Godīgi sakot, man ļoti, ļoti patīk šis mediatīvais process. Viņš bija tik forši. Ārreiz viņi tik forši smaržo, viņi tik forši viegla, mīksta un galvenais viņi ir silti. Tagad tāds sikspārnis plivinos, bet īsnībā viņa tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti siltā. Es esmu priecīga par to.
Jā, tas ir mans ogu lakats, īstenībā taps vēl viens, jo, bet bišķiņ citās krāsās, jo man palika pāri 70 gramus šis te kamoliņš ūpils pācīte, un man ir arī bordo, bet es likšu citu krāsu. Es pasūtīju no Jans from Italy vēl vienu mohēras dāvanu kasti. Īstenībā man vienā brīdī bija šaubas, man vajadzēja, es domāju, no 3 ņemt, vai nu zilos toņus, vai nu tur sarkani, brūni, oranžos. Beigās tie 2 tik izpirkt, man nācās vienkārši nopirkt to 3, kur bija tas briedīts virsū, tur bija oranža, tumša zila un melna. Jo tieši šīs 3 krāsas man īstenībā vajadzēja. Nebūtu slikti arī būt brūna bijusi, bet kāds izpirka. Es pat zinu, ka zilos tonīšus izpirka. Un es pirku to, kas man sanāca. Jā. Tas ir pirmais darbiņš, kas man ir procesā. Un tieši tādēļ, jā, es velku savu melno apģērbu, lai jūs redzat, cik es esmu skaista un krāšņa. Nē, nu īstenībā nees, bet tie darbiņi. Jā, tagad gan par otro darbiņu. Bet pirms par to es jums pastāstīšu tātad manu ķībeli. Es jau, man liekas, stāstīju, vai ne? Tātad man bija tāda baigi forša maza tāda burciņa ar marķierīšiem. Un viņi jau 2 mēnešus man pazudus. Viņa pazuda braucienā no Kalnamiņa uz Rīgu. Un īstenībā es saprotu to, ka kādā no mājām mājas gariņš arī āda. Un acīm redzot, viņam pašlaik ir vairāk vajadzīgi mani marķieri. Man ļoti žēl, jo tur bija ļoti fantastiski skaisti marķieri. Līdz ar to es tagad ņemu lielākā burciņā, cerams, ka viņš neaiznesīs šo burciņu. Lēnām ņemu krāju jaunus marķierus. Bet, labi, ne par marķierīšiem, tagad par komplektiņu, ko es adīju, ko es vispār nopirku kopā ar manu mammu. Un tās ir Knit Like a Latvian no Hobby Wool šis komplektiņš, dūrainiņš komplektiņš. Redziet, cik man daudz pāri palika. Un palika tikai tāpēc, ka, tā, es skatos savā dienas grāmatām. Tur vispār ir iekšā schēmiņa, jūs redzat, un tur katrs adats ir jābūt 18 valdziņiem. Es sāku adīt, un man sanāca tas platums cimda 13,5. Kaut gan man roka ir 7,5 centimetri. Es saprotu, ka es varēju adīt etnogrāfiski pareizi, bet varbūt jāada tā, lai es nesātu. Un es viņu uzadīju tā, lai es nesātu, tāpēc man palika ļoti, ļoti daudz pārdiedziņu. Un es ņēmu uz vienas adatas beigās nevis tātad 18 ieteiktos, bet 15. Un uzadīju cimdiņus. Lūk, ir cimdiņi. Es noteikti ieliešu kādu video. Ļoti, ļoti skaisti izskatās, vai ne? Tad pelēcīgi, lilīgi pelēcīgi. Ļoti skaisti, fantastiski, burvīgi. Tad, kad es likšu video, kad jūs redzēsiet, tur šie cimdiņi vēl nav izmazgāti. Un viņi ir tādi, kad noliek, kad tur, tad stāv. Tā ir man dāvaniņa, par kur arī parunāsim. Tātad, bet, nu, tie cimdiņi ir izmazgāti ārās, un cik viņi palika mīksti, nu, viņus var pat salocīt. Pirms tam nevarēja. Nu, un tā kā es veicu savas modifikācijas, man nācās arī veikt citas. Kā man gāja to cimdiņu adīšanu, es tagad ielikšu video. Trešdiena. Esmu pieķērusies burvīgajām Hobby Wool komplektiņām. Esmu veikusi dažus priekšdarbus. Lūk, esmu satinusi skaisti kamolīšus ar rokām. Jā, pēdējā laikā, man liekas, ar roku tītēt dzieja tomēr citāda noskaņa. Kāds iestājas protests pret kūciņām. Lai nu kā esmu sagatavojusi visu darbiņam, lai varētu sākt adīt cimdiņus. Jā. Un reku esmu iesākusi vienu, adu uz 2. izmēra adatām. Adījums ir smalks, uz katras adatas ir 18 valdziņi. Un ziniet, ko es jūtu? Es jūtu to, ka es tās adatas sāku locīt. Aha, tu galīgi vispār neskatieties, tas tur žiktīgi lokās, bet man ir aizdoms, ka es tās adatas salocīšu. Es vienkārši gribēju parādīt, ka pašlaik adatas vēl ir taisnas. Redzēsim, kādas tās man būs uzadot šos cimdiņus. Starp citu adīšu abus cimdiņus vienlaicīgi, otrus likšu uz 2 adatām. Bet nu, man ir aizdomas, ka es adatas vienkārši atkal piebeigšu, ne, bet salocīšu. Labi, ka metāli tās vienmēr var atlocīt, bet tieši tas ir tas moments, kādēļ Helsinkos ceļojuma laikā es koku adatiņu saplēsu, salauzu. Jo vienkārši es viņus kaut kā, es ievēroju adot krēliskos valdziņus. Jā, kāpēc krēliskos? Tāpēc, ka šeit krēliska sāda, lai viņi labāk lokās.
robiņu rindām. Tad tieši adot krēliskos valdziņus, es adatu nežēlīgi saspiežu rokā. Es nemāku izstāstīt kā, bet es viņus saloku šeit, un līdz ar to viņas parasti ir līkas. Par cik raksniņš jāda labi skatījumā, cerams, ka tāda notiks. Tā ka būs interesanti pavērot, kas man būs sanācis, kad cimdiņi būs gatavi. Labrīt piekdienā. Vispār, vakar bija ceturtdiena, bet laimīgie cilvēki laiku neskait, līdz ar to es dienas sajaucu. Tā, gribu atskaitīties par cimdiņu. Šireiz vispār ir otrais variants, jo vakar es uzadīju pirmo variantu, kaut kādu otro rakstiņu iesāku jau, un dabu izrādīt ārā. Un kādēļ? Tikai tādēļ, ka viņš man bija nežēlīgi plats 13,5 cm. Tēt ir šaurāks, es nezinu, kaut kāda neveikla esmu, ka nemāku tik smalki adīt. Man ir otrā izmēra adatas, neesmu gatava ar adīt ar pusotru izmēra adatām, nezinu, nē. Tātad man ir otrā izmēra adatiņas, roka pašlaik iet, lūk, jūs redzat, tā, šādi te virsū. Tagad vismaz derēs, ok, tur būs brīva vietiņa, kā cimdiņam vajadzīgs, bet, nedomājieties, vēl vesels raksts klāt. Nē. Sākumā es uztraucos, ka es ņemu vienu rakstu ārā. Apkārt bija 6, es izņēmu vienu rakstu ārā, tātad man 5, ka lūzīs te tie rakstiņi, bet arī 6 rakstos lūst pa laikam. Un tad, man līdz ar to tāpatās. Tātad pašlaik ir šādi. Cimdiņš izskatās ļoti, ļoti skaisti, ļoti forši. Var, man liekas, redzēt, ka viņš ir tāds paplats, jebkurā gadījumā. Es varu ielikt visas 4, bet 5 ķepas, bet pirkstus. Visu dānu var ielikt, un viņš ir tāpat plats, kā cimdam ir jābūt. Bet, ja es vēl platāku likšu, tas man būs pārplatu. Pašlaik ir šāds. Esmu kaut kur iedīju jau, kur šeit ir iedīts pirkstiņa vieta īsnībā. Arī pirkstiņa vieta īsnībā, te jūs redzat melnas diedziņš, pirkstiņa vieta man arī ir mazāk nekā tur ir prasīts, tur ir prasīts 16 valdziņa laikam. Es esmu paņēmusi 9 vai 10. Sanāk, man būs par lielu, stipri par lielu. Pašlaik cimdiņš top šādi, man viņš patīk, ir foršs, tāds foršs stilīgs. Tad jau redzēs vēl, protams, priekšā mazgāšana, vēl izlīdzināšanās un tā, bet man viņš, tīri ok stiepjās. Es zinu, es etnogrāfijā, ka pārbaudīju, vispār nestiepjās, Ir labi, esmu pašlaik apmierināta, adatiņas pašlaik vēl ir dzīves, ir tikai varbūt nedaudz kaut kas, kā viņas saspiedušās, bet salocījušās. Aizmirstu, ka te jau arī krēliskās rindiņas, tātad pienītē. Bet, krēliskie valdziņi te nebija tik sāpīgi stingri radītas un rokās spiestas adatas, līdz ar to viss kārtībā. Pašlaik ir šādi. Tā ir piekdienā, bet brīvdienām šaubos, ka man sanāks pādīt, līdz ar to progresu nezinu, bet, pašlaik tā. Skaisti, vai ne? Tieši tā, tieši manas domas. Labrīt sestdienā no Kalnamiņa. Kurzemē plosās vētra, spēcīga vētra, bet Kalnamiņš lēnām silst. Pašlaik ir 11,5 grādi, lēnām sildamies, bet runa iet taču par cimdiņu. Cimdiņam iet ļoti labi. Adās jau ļoti skaisti. Lūk, skaisti, vai ne? Tātad es samazināju iepriekš par vienu rakstiņu, tātad bija pēc aizņības 3, oriģinālā es samazināju, ka man ir 2 pusīti. Un rakstiņš lūs šeit, tā pamīšus. Bet, lai radās ļoti skaisti, ļoti raiti, tā ir labā ziņa. Un tagad slikto ziņu. Es daļu no cimdiņa ādīšu ārā, lielāko daļu. Un kādēļ? Tādēļ, ka, lūk, šeit ir īkšķīša vieta, bet mammiņu var pārnest šeit,
vienu rakstiņu zemāk, jo man viņš ir nežēlīgi garš. Un īsnībā man nevajag etnogrāfiju, tādu platu, lielu cimdu, man vajag praktisku, lai es viņu varu vilkt, lietot, un lai viņš būtu cilts. Starp citu, viņš ir diezgan viesis, jo visas 3 krāsiņas visur iet, tā kā būs gatavs parādīšu tos pārsteipus iekšā, viņš tātad līdz ar to praktiski visur, nu šeit iet 2 tikai, bet šeit visur iet 3 krāsiņas, un tas cimdiņš ir biezs, ka viņu piespiež, jā, tā riktīgi var iespiesties. Un man jau vajag praktiskumam, lai ir siltumam, un tātad, jo pašlaik ir lūk viņš cik garš, un ja es uzlieku savu roku, piemēram, īkšķītis te būs, nu man viņš ir pusē rokas vispārīgi, un tur man sākas noraukumi, īkšķītis tātad šeit sākas, tur man sākas noraukumi. Nu vienmēr sakot, man vajag zemāk nonest īkšķīt par vienu šo te. Te būs jārada viss ārā. Jā, novēliet man spēku un izturību, īstenībā pacietību, jo kamolīši man vēl ir. Nu, jātārda, bet skaists, reāli īstenībā sanāk ļoti skaisti, biezs, silts, jā, nu, lai var valkāt. Un tagad arī tas platums ir daudz labāks, ka es noņēmu to vienu rakstiņu. Tā kā būs labs un silts, galvenais attārdīt, pāradīt, un tad jau būs labs. Jā, kamēr Kurzemē plosās vētra, un gandrīz kalna namiņš šūpo, es varēšu lēnāk garā pārdīt. Un tad jau es jums droši vien attārdīšu tad, kad cimdiņš būs gatavs, abi divi. Nu tā, es ceru, ka es ļoti ilgi neaizrunāju, starp citu, kamēr nebija ieslēgtas, jau sāku runāties. Tā ir, kas teicās. Tātad tagad es jums pastāstīšu, īstenībā vairāk parādīšu par šo te dāvaniņu. Šo mums dāvināja, es pašlaik neteikšu, kas personalizēta aizsardzība. Bet es ļoti pateicīga dāvinātājai, man liekas, tā jau ir pārāk liela dāvana, pārāk dārga dāvana. Bet es esmu ļoti priecīga. Es jums teikt ielieku video klipiņu par šo, kas šeit ir. Tātad tā ir Knit Pro projekta somiņa un adatiņu komplektiņš. Tātad maziņš ieskats tajā, vai ir maziņš vai garāks, bet nu, paskatieties, kas tur īsti ir iekšā.
es gan zinu, par kādiem grēkiem es šo dāvanu saņēmu, un es esmu tiešām pateicīga. Nu, man liekas, mans darbiņš ir pārvērtēts, bet es esmu ļoti, ļoti priecīga. Tā, un tātad šeit ir 15 cm adatas, zeķu adatas, un sākumā zeķu adatas ir tādas maziņākas, sākot no 2,5, 2,75, 3, 3,5, 4. Bet garās adatiņas, garās ir mišķiņ savādāks tas numurējums. Un te bija tātad 3, 3,5, 3,75, te ir 4, un tā būs 4,5, jā. Tātad mazliet šīs ir lielākas. Īstenībā es arī zinu, kāpēc tieši šis komplektiņš. Droši vien tāpēc, ka es teicu, es labprāt piedalītos nākamajā Nit Pro ziņu adatiņu pasūtījumā. Redz, kā man uzdāvinājis. Es ļoti, ļoti priecīga. Galvenais, ziniet, galvenais ir lietot to, ko kāds vai uzdāvina, vai jūs nopērkat, kas liekas ekskluzīvi, jo, nu, cik ilgi glabāsim, cik ilgi skatīsimies plauktiņā, labāk īstenībā lietot un izbaudīt nekā taupīt kādai nebaltai dienai vai baltai. Jā, un vēl tur iekšā man bija arī, ko es video neparādīju, tās bija Čiago 3. izmēra adatiņas, 80 cm. Īstenībā tās, ko es tajā vienā brīdī meklēju veiklā, kur dabūju unikornu, tad roku masājuma, pirkstu masāžas adatiņas. Jā, bet tad es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Starp citu, tā somiņa, viņa ir tik stilīga, samta audumiņš. Nu, un es domāju, es noteikti pirmā čiks savā lauku kalnamiņa ciematā. Mums gan tur arī iedzīvotājs skaits kaut kā 200-300, vairāk nav. Es noteikti tur esmu pirmā čiks. Un man tāda sajūta, ka šajā mikrorajonā Rīgas arī esmu pirmā. Nu, tā kā es esmu stilīga beibe. Jā, un īstenībā vajag forši. Droši aiciniet man kopā adīt, jo īstenībā tātad pašlaik vēl te ir dzijas, skaistas, mīkstas, merīnīlas dzijas, bet vēlāk jau tur būs projektiņu cita dzija. Jā, tas ir par ļoti, ļoti skaisto dāvanu. Liels, liels paldies dāvinātājai. Es nezinu, kā es to varu atlīdzināt, bet liels, liels paldies. Jā, tagad, par ko tagad? Labi, mazliet mazu ieskatu tam, kad ziema no aiz kalniem un Ziemassvētki arī tuvojas. Vakardienas pirmais sniegs, man liekas, diezgan nepārprotam parādīja, ka ziema vairs nav aiz kalniem un ir jāsāk adīt varbūt Ziemassvētku dāvanas. Ja līdz Ziemassvētkiem mazāk kā 60 dienas. Pamanījāt? Labi, bet ne ar Ziemassvētkiem pašlaik. Es parādīšu vienu darbību procesā pārējiem, man tur tiešām, vēl tur zeķes top, tur jaka top un taps vēl, jo es esmu sapirkusi ļoti, ļoti daudz vēl dzijas. Starp citu arī Barbiju dziju. Bet, nu labi, mazliet vēlāk parādīšu. Tātad atnāk ziema. Es nezinu, nakal negaidīti. Ieplānoti, man liekas, pēc gadskārt, bet varbūt neplānoti kurā laikā. Un es saprotu, ka man vajag kaut kādus ne tad cimdus, bet gandrīz puscimdiņus. Tā, jūs jau redzat, vispār man dzīvoklī kaut kādi 17 grādi. Un es tomēr sēžu īsās rociņās, jo man vienmēr ir karsti. Ziemas laikā es staigāju zem biezā, man silts mēteles, zem tā ar īsām rociņām, jo man vienmēr ir pa karstu. Un tad es izdomāju, tā kā cilvēki uzskata, ka es esmu jocīgi, ieju kādā tirzniecības centrā uzreiz vēl mēteli nos un staigāju īsām rociņām vai pat sabiedriskajā transportā. Un cimdiem arī man vēl pa karstu, es izdomāju, ka man vajag puscimdiņus, bet puscimdiņus man vajag, tas ir darbiņš procesā, tādus diezgan garus, lai izskatās, ka es gluži neesmu plika. Ka šiem cimdiņiem ir tāds īpašs. Viņi pirmkārt ir gari. No garuma, ja vajag, es varu saīsināt uz īsāku. Pirmkārt, es varu atlocīt lūk šādi. Un, ja vajag, es varu atlocīt arī lūk šādi. Un tad man pavisam īsie cimdiņi, mētelī šērti un tam līdzīgi. Jūs, es domāju, neredzat. Tur, redzat bišķiņi, tur ir rakstīņš. Rakstīņš tas pats, kas citrus zeķītēm, bet tā. Tātad man viņi ir lūk gari, es speciāli gribēju garus, un, lai šo garumu panāktu, tā, jūs redzat, viņi ir platāki uz leju. Es sākumā biju uzvedījis pilnīgi taisnu, es sapratu, tas galīgi garām, jo šeit man ir cieši,
un šeit man ir vaļīgi. Un tāpēc es izdomāju par labu tas, ka uz leju iet platāki. Man liekas, ļoti, ļoti labs risinājums īstenībā ir sevišķi tādiem gariem. Jo, lai arī te ir griezto valdziņu valnīca visur, viņi ir tādi elastīgi, tomēr šeit man prasās, kad ir rokai platāk, jo, nu, piemēram, šeit es nevaru apņemt roku, šeit es mierīgi varu, un te arī var, te viss ir vēl šaurāks, ja? Tā ka īstenībā šeit nevar, šeit var, šeit mierīgi var. Tāpēc man gribējās, lai ir tas slīpumiņš. Kādēļ es runāju par šiem cimdiņiem, kāpēc jums stāstu un saistībā ar Ziemassvētkiem? Tāpēc, ka es šogad nebiju plānojusi Ziemassvētku dāvanas baigi adīt, pagājušajā gadā man bija sītrainās zaķītes, family look, un tad es izdomāju, ka īstenībā baigi labā lieta arī būtu kaut ko tam līdzīgu uzadīt 2 dāmām, kā Ziemassvētku dāvanas, citās krāsās. Tāpēc īstenībā nākošais es šodien šos te pabeigšu, es to ķeršos pie tām Ziemassvētku dāvaņām, nākošais noteikti jums parādīšu, ja ne nākošais, bet, nu, tad, kad es darbiņus rādīšu. Tad es noteikti parādīšu, kā viņi izskatās uz gaišu krāsu. Bet kāpēc es šeit ņēmu uz tumšiem vēl rakstiņu? Nu, lai es vienkārši zinu, kur ir augšpusīte, kur ir apakšpusīte. Un ir ļoti skaisti īstenībā. Man pašai ļoti, ļoti patīk. Jā, un šeit ir tā viena no Jans from Italy mohēras diedziņš, ko es pasūtīju, tātad melnais, jā. Melns, nupši zils un oranžs. Un kopā ar Lana Gold 800. Es gribēju ar zeķu dzīvi, bet man tik daudz viņas nebija. Tātad īstenībā man tāda baigi foršie cimdiņi. Un tādus es taisīšu arī uz Ziemassvētkiem. Varbūt jums nodara arī Ziemassvētku dāvanām. Jā, bet ja jau par dāvaņām. Es priecāšos, ja jūs komentāros padalīsieties, kas jūs ir saviņojis kādu dāvaniņu vai ar ko paši sevi esat palutinājuši, jo nāk Ziemassvētku laiks un varbūt tās kādam vajag idejas, ko varētu uzdāvināt vai ko dāvināsiet vai plānot šogad dāvināt kaut ko no savu radītā. Jo varbūt tiešām mēs varam padalīties ar informāciju un idejām. Jā, tāda man ir saistībā ar Ziemassvētkiem. Tagad gan es jums parādīšu mazliet pēdējos tos Jans from Italy iegulumus, un kas būs stāsta beigās pastāstīšu. Tadā, esmu ieslēpusies aiz kastēm. Jā, labi, tātad 2 Jans from Italy kastes. Sākšu ar šo te. Tātad man tur ir oranža, melna un tumši zila. Tumši zila, jo man palika pāri no nordiņa, no džemperīša pīņu. Tumši zilais nords, un te es izdomāju, ka man arī vajadzētu kaut ko tādu foršu siltu vai ar vīram, bet viņš safildzēs. Tad man tātad ir melna, ko es lieku klāt cimdiņiem, un tā ir lūk šāda Jans from Italy starp citu. Redziet, ar kādu pūciņu? Baigi foršā. Un oranža. Un tā oranža, to es biju domājis teikt nākošam lakatam, tā kā ogu lakatam, bet tā oranža ir īsti riktīgi tāda, nu tāda neona oranža. Interesanti būs pastīties, kā sanāks, jo man vēl ir arī pācis tāda brūnīgos toņos vienkārtīgi dzinu, kuras es arī gribētu uzadīt lakatu. Tas būs ļoti interesanti, kas tur beigās sanāks. Otra kasta, ko es nopirku, īstenībā tās kastas ir baigi foršās, man viņas ļoti, ļoti patīk, un tā tur ir vēl viena, bet viena tikai palikusi, ko es arī labprāt gribētu. Bet, ziniet, katru dienu sūtīt dzīves, labi, ka vīrs to nezina. Nu, viņam jau arī ir mazliet sirmati, bet, nu, nē, nu, viņš jau neko neteiktu, bet, nu, ziniet, nav jau vairs mājās vietas, kur likt. Bet es saku, es neesmu negausīgi dzīvu pircējs, vienmēr zinu, kam es to lietošu. Un, lūk, es nopirku Barbiju kasti. Lūk, rozā tonīšos. Plānoju visas kopā likt un tā kaut ko adīt īstenībā, kaut ko jakveidīgi, kaut ko tādu no augšu, tādu vieglu, gaisīgi, forši patīkam un tam līdzīgi. Jā, tas ir par dzijām, kuras es iegūju pēdējās. Tā, bet tagad gan, lai stāsts neaizskrien pārāk gari. Nākošie 3 stāsti man arī apmēram ir izdomāti. Es īsti vēl nezinu, kā viņus salikt pēc kārtas. Es gribu atbildēt uz vienu temturi, hashtagu tāgu, bet par temturi es gribētu vienu atbildēt uz tāds. Vienkārši parunāšanās stāstiņš. Otrs, mums vajadzētu uzsaistīt, es iesāku zinātnieku nakts projektu, radošu, par radītu kleitu, un es gribētu to mēs arī kaut kad varētu uzsaistīt. Un tad, protams, par gataviem darbiem, kas man nākošie ir, jo man viņi ļoti daudz, un kas tūlīt tās pabeigsies. Tāpēc es pagaidām vēl nezinu, kādā kārtībā tas viss būs, kā man būs iedvesma, bet es zinu, ka mēs ļoti ilgi nešķirsimies, drīz būšu atpakaļ.
Bet tagad gan vēl par to, ko jūs redzēsiet šajā stāstā. Tā, pirmā lieta, jūs redzēsiet mazu ieskatu ekskursijām. Tātad pēc iepriekšējā stāsta publicēšanas drīz vien braucu uz ekskursiju ar savu mammu, ar viņas audēju darbnīcas Durbe kolektīvu un vadītāju Vinetu. Un tātad tur bija viņa noorganizējusi Vineta šo ekskursiju, un tur bija par Drabešos, mēs bijām Dzērbenē, Līgatnē. Ko šai izstādē es ļoti daudz man nesanāca filmēt šādā leņķī, vairāk sanāca šādā, un šādā leņķī man ir Instagramā ielikts varbūt vairāk, bet tas, kas ir šādā leņķī, tas ir vairāk, tātad stāstu, papīra ražotne, papīru lampu ražotne un ciemos pie cimdu jetiņas. Godīgi sakot, tas ir Dzērbens mužā. Es abrīnoju šo cilvēku, droši palasiet varbūt internetā par viņas dzīves gājumu, kā cilvēks nesalūst, ja veselība salūst apmēram, cik var būt radošs un prieku dodošs un cik ir pozitīvs cilvēks un kā savu talantu ieliek un parāda citiem un priecē ar to citus. Starp citu, mums izstādē ļoti skaisti viena tā meitene Gita pastāstīja, ka īstenībā atmodas laikā pie viņas brauca turistu grupas pat autobusiem. Tā ka īstenībā tāds foršs, izskatījās foršs, mīļš, jauks, cilts cilvēks ar adošo, radošo un priecīgo un skaisto. Tāpēc noteikti paskatieties ekskursiju. Pašās beigās es vēl ielikšu arī mazu video klipiņu, kā es joprojām pildu kārtīgi un taisu savu radošo dienas grāmatu, kas man ļoti, ļoti patīk darīt, taisīt. Un tiešām man viņa reāli nodara, ka es jums arī stāstu par saviem darbiņiem. Un Čārlijas faniem, protams, būs maziņš kadiņš arī ar Čārliju pašās beigās. Jā, tas, kas sekos pašlaik klipiņā. Bet šajā momentā jums es gan teikšu paldies, ka noskatījāties. Tātad turpināt skatīties, ja jums tas interesēs ekskursija dienas grāmata Čārlijam. Un jā, tiksimies droši vien nākošajā reizītē, kas nepavisam nebūs tālu. Ceru, ka pavisam drīz. Paldies, ka noskatījāties. Paldies, ka noskatījāties. Paldies par īkšķīti. Paldies par kanāla abonēšanu. Un tiksimies jau pavisam drīz ziemā, rudenī, nezinu, bet pavisam drīz. Atā!